Godīgi atzīšu, ka kopš brīža, kad klausījāties, skatījāties to pirmsspēles video, saulaino video, gluži pa pusstundiņu jau jūsu ekrānos ir Rīgas sastāvs, bet es arī ieturēšu pauzi, jo klusuma pauze pieminot aizsolē. Un arī sastāvi. Supernova izbraukuma komanda, 2 futbolisti pirmo reizi mūžā. Ja daži labi no tiem, kas šodien ir pamatsastāvā iepriekš pret RFS iznāca uz maiņu, tad Sikeira saspēles vadītāja lomā piespēlē pa labi Elbašīram Gomam, kurš diezgan tā primitīvi centās apspēlēt futbolistu ar ļoti zīmīgu uzvārdu. Hamidou Kanté. Kanté debija, jau minēju, augusts no latviešu spēlētājiem un vienīgais leģionārs jaunpienācējs senegālietis pamatsastāvā Supernova. Pavisam 2 ārzemnieki. Pērkona vadītāja komandai Ryuga Nakamura, Japāns. Pagājušajā sezonā pielaikoja Supernova kreklu un savukārt virslīgā. Šī viņam ir 3. komanda. Tas ir futbolists, tagad ar bumbu piespēlē, kuru mēs labi pazīstam. Kurš spēlējis kā Tukuma, tā Jelgavas komandu rindās virslīgā. Tagad atgriežas virslīgā ar Supernova. Rīga bīstams moments. Šis gan ir jau iespējīgs moments un gūtie vārti 13. minūtē. Ļoti zibenīga izspēlē. Teicu, ka Supernova cenšas ātri rīkoties ar bumbu. To pašu paveic arī Mainiets ar Rīga. Pirmie vārti jaunajā virslīgas sezonā. Apsveicam Rīga komandu. Izdodas pārvarēt starta drudzi. Pirmās 10 minūtēs momenti netika izveidoti, taču tagad 13. minūtē rezultāts ir kļuvis 1-0. Dāvis Veikrīgers pārdzīvo, ja pareizi saskatu, tad bija mēģinājums bloķēt sitienu un bumba arī no aizsarga ielido vārtos. Orols centās reaģēt, taču nespēja izglābt. Un Dārta Pērkons. Šeit pa visu stadionu Dārta Pērkons. Paskatīsimies atkārtojumu. Prasīja pārkāpumu iespējams. Vakar RFS labā 1-0 panāca Niks Sliede, kurš ir Liepājas futbola audzeklis. Vakar Liepāja nespēlēja, arī šajā mačā ne. Būtu bijis skaisti, arī šodien tas pats atkārtotos. Kad būsim objektīvi, maliem aizsargam nav tik vienkārši to paveikt. Un tagad sitiens spēcīgs. Ramīris grib viņš 1+1. Rezultatīvo piespēli jau nopelnījis. Ļāva turpināt. Ramīris nonācis flangā. Ramīris Mankendā teicama saspēlēs sitiens pa vārtiem no Sikeiras. Un bumba pie Orola. Sikeira 7 minūtēs. Galvenais tiesasis Sergejs Veskovs vilk par puslaika beigām. 1-0 Rīga labā. Brains Peņa mača sākumā ir izcēlies ar RFS pierakstu, atgriežoties pie tēmas par saiknēm. Tā ir tā reize, kad iespējams no defekta sanāk efekts. Vai kā latvieši saka, nav ļaunuma bez labuma. Manuprāt, Kanté atstāja labu iespaidu, kaut gan tie vienīgie vārti arī no viņa flanga, to jau arī jums minēju. Tur gan vairāki futbolisti var vainot sevi, domāju, arī vārtsargs, kurš nespēja paņemt bumbu, kura netika triekta ar milzīgu spēku, un arī tā distance nebija tik maza, lai ar šo sitienu augstas klases vārtsargs netiktu galā. Tagad iespēja panākt 2-0, iespēja vēlreiz Peņam no nelielas distances, viņš to paveic. Brains Peņa, 50. minūte, mača galvenā zvaigzne, jau tagad varam sacīt. Lūk, ir šie otrie vārti, par kuriem runāju. Rīga smaguma nasta šajā brīdī noveļas no sirds. Protams, ka spēle nav beigusies, taču jau pavisam cita situācija, daudz labvēlīgāka Adriāna Guļas vadītāja komandai. Pirmajā puslaikā 13. minūtē Rīga iesita vārtus. Arī to var saukt par puslaika sākumu. Tādēļ saskatīja pārkāpumu un tieši tam dēļ standarts. Grimaldo. Sitiens ar galvu un skaista epizode vēl viens sitiens pa tīkla ārpusi. Dažiem jau tas šķiet, ka bumba ir vārtos, nekā nebija. Turpina gaidīt pirmos gūtos vārtus Ramīris. Tieši viņa sitiens ar galvu bija tas pirmais bīstamais apdraudējums. Un sagaidījām arī Orola. Tā ēdienkarti no 24. gada sezonas Daugavpils rindās. Un Meisa Diops laukumā Mankendā vietā.
Paskatīsimies, kā uzbrucēji tagad pozicionēsies. Un arī trešā maiņa Supernova rindās. Neapmierināts ar savu sniegumu Ralfs Šiķekovs, kratot galvu. Pametis laukumu un debija, arī jāskat debija Supernova Čudaram, kurš lielu daļu ziemas posma izleida. Nebija gatavs veselības problēmu dēļ. Jau pirmajā kālo piespēle uzreiz cīņā uz priekšu. Un šeit rupja kļūda Augustam piespēlē un raujas viens pret vienu. Ramīrejs sitiens pa vārtiem, vārtu pārklis un pret vārtu līniju. Bombācitas uzreiz prom sit Veikrīgers. Bet te pašā laikā, protams, ka viņš ir ļoti ambiciozs uzbrucējs. Un, te arī atskan Sergeja Vaskova fināls svilpe. Rīga ir uzvarējusi ar rezultātu 2-0. Rīga šobrīd izvirzās tabulā pirmajā vietā, jo vakar RFS uzvarēja ar mazāku rezultātu. Arī uguņošana Meža parks Sport Village ne pirmo reizi